Jorītē pakārtījums ir kā pakārt. Variet ar nagliņu vai ar ko? Nu, es par nagliņu mazliet iedzīti, jā. Un tad ar vieciņiem. Jā, nu, paldies, lai jums nāk pircēs. Šitāds te mums sanāk rokas sprādzīts, ja? Tad, kad mēs viņus uztinam, apslīpējam, tad mums šitāds te sanāk rokas sprādzīts. Sātiet veselu kaudzi uz roku. Jūs te nenopludinājāties, ne? Labi, čau, lai veicās tev! Tas mums ir rencēna meitenes. Ar šīm. Kas to slepens? Vīrs arī, vīrs tēd arī. Название. Вот так. И убежала. Pilnīgi normāli. Tāda arī. Bet mēs teikam, ka esam, bet mēs tā roku vairāk negribam. Skatīs būs vairāk tādas. Pēc stila vairs nekas daudz man palicis, bet pēc stila viņas ir šitādi. No tad viņa veiktos šņokurs. Jā, tā kā esmu meklējumos. Un cik daudz jūs gribat? Es tā kā domāju, cik tā kā varētu. Man ir doma, ka varētu būt 10 krūzītes. Tas ir 100. Vai tagad pateiksiet 100, tad es teikšu, tad nezvaniet Lielajai, viņai pateikt, pasūtījums izplatīt. Bet 10 to var sadot 100. Drīkst parādīt produkciju, ja? Viņš pašstājas viss, ja? Sagurs meister. Vairs nav spēka otrā nedēļa. Rītā jau būs, nekas rītā jau būs svaidīgi. Rīt visi būsim priecīgi, brauksim mājās. Tas tieši tā. Tieši tā. Nu skaisti, jau skaisti. Šitās tās zīmītes, kuras taisa no naudiņas, ja? No latiņiem vecajiem sagrieztajiem. Cik tad viņi var būt tie latiņi? Mums bišķi vēl ir. Vēl kādu laiku varēs, ja? Jā.
Tas aprocīts ar tā kā paši, ja? Nē, kolēģis. Jānis Jēkabs. Karotītas lāpstiņas abas sieva taisa jūru. Sataisījuši te arī kaudz ar karotēm, vai ne? Kā tev veicās, Vērmanītī? Labi. Nekad nav tā, ka nevajag labāk vai sliktāk. Un kā jums? Arī nesūdzamies. Tu gribēji, lai tev nosauc skaitļus? Nē, absolūtos skaitļus, kā teikt, nav pieņemts izrunāt skaitļus. Tas latviešiem nav pieņemts, kas ties, tas ties. Mēs visu Latviešiem visur un vienmēr ir slikti patiesībā. Labi, ir teiktu lūsu daudz. Jā. Un valdības slikti. Nē, nu pirmā daļa bija nesalīdzināma labā. Tā dziesma. Nu tas, jā. Nu tagad tās laiks ar liebīgs tās. Šodien jau baigi čakarē laiks viss. Šitiem arī šodien par metālīšu vilināšanu. Varētu teikt, ka tikai tā cūks astvien ir un tā, bet diezgan ilgi ir, jā. Un, teiksim, tas darbs nav ne stunda, ne divas, jā, tas ir no stipri vairāk, jā. Domāju, gan. Un iet pēc tam rūdīšana, atlaidināšana, pulēšana, jā, un, teiksim, nu, tas viss, nu, kā es saku, tā nav liela cena, tu varētu teikt. Nu, es tik tā, bet var pit vai nepit, tas nav strīds jautājums. Man ir tādi 3 līdzi, es vairāk neņēmu, jā. Un viņi ir ne tikai tādi, viņi arī ir funkcionāli, jā. Man viss mitrs, viss salīst galīgi. Jā, jo tas lietas uznāca tik ātri. Kad viņi ir arī funkcionāli, jā, un tas nav tikai tā kā tāds kaut kāds etno joks, jā. Viņi ir arī, nu, tas man kaut kur stāvēs, to necīnīs. Šitie sās, jā. Viņš jau kopā to paliknīt, tas tā kā tāds pasniegšanas variants, jā, bet nav maksas. Vai kaut kas tāds lielāks par šo, mazāks par šo, kāda 30 eiro vērtē, kaut kas tāds nezis? Man īsti nav līdzi. Man tā kā šitie man bija 45 eiro, jo viņi kalti no labiem tēraudiem. Viņi tā kā paskaidro. Sakiet, Latviju, ko tu jūs ar to štrunci te? Nē, nu tāpat vai ne tikai, Nu jau tas ir Latvija. Materiāls ietiepīgs, ne? Nav pārāk ciets, bet ietiepīgs, jā. Nu, caur to viņš, teiksim, ir labs, pieņemsim, koku darbiem. Gaļas darbiem. Nu, tas žēl tās. Nu, var arī gaļas darbiem, Tas žēl. bet, nu, vienkārši atkal... Man viens zemnieks, kuram iedomājums pēkšņi. Nu, Ņemas ar gaļā. un šitie griezīs, viņi ir labi, ne? Pieņemsim, jā. Tie ir dārgi ļoti. Šitas tā kā Damaskas tērauds, tipa? Nē, nu tie ir bišķiņ krudāki nekā nīmaņiem, jā, tā kā, nu tas ir Damaskas tērauds. Un pieņemsim, šeit ir vītā Damaska, jā. Nīmaņi tādas nemāk taisīt. Un pieņemsim, šeit arī ir vītā Damaska, viņai ir 1000 kārtas, jā. Un tas ir 1000 naši. Jā. Tā kā pats taisi viņi tādi, jeb to tēraudu kaut kur nopēdis jau? Nē, tas ir mans kalds. Paši izkalds, jā? Jā. Teiksim, šitam ir 1000 kārtas, jā. Cik tāds maksā, ja nav noslēpums? Nē, nu, 500 eiro pieņemsim.
Nav nemaz tik traki. Nav, tie pārējie prasa daudz vairāk. Jā, es redzēju, 2-3 tūkstoši eiro maksā tādu nozīšu. Jā. Mednieki arī man pazīst. Viņam muguriņi ir kalta. Es Intersijai nopirku vienu tādu maziņu, tā jau 45 eiro. Tas jau pulk mazāk. Nu tāds. Vienkārši, es mēģinu to tā kā kaut kā izstāstīt, kas tas ir. Priekšstats jau ir arī. Pieņemsim, tur ir viens naziņš, te 1000 naziņš. Vienā tur ir. Jā, jo viņam ir kārtas. Jā. Un tad ir plānajā dzelzītī, tas viss tā kā iekšā. Kaut kā tā. Un līdz ar to viņš labi kalpo, vai ne? Viņš kalpo labi. Tā, kad man pat viens pazīstams sagriez roku sev, jo viņš gribēja kaut kā tā kā svarot un kaut ko ķert. Rezultātā tas mazs nosmēdēja. Jā, tas laikam nebija patīkami. Bet tas bija pazīstams cilvēks, jā. Jo vienkārši, redz, ka viņš ir, jā. Un tas milzīgais darbs, viņš jau kaut kur tur ir iekšā. Visā, jā. Bet, komentēt es nemāku. Jā, to visu. Tā kā, tāpēc es uzliku to striķīti šeit, lai, neķer un negrāb, jā. Jā, kad viņu var ņemt šitā skatīties. Striķīts pārgriezās nejauši. Jā, bet tā doma tāda, kad, nevajag steigties, jā, jo tas darbs ir milzīgs tur iekšā. Jā, ja kāds var saskatīt to atšķirību, tad tam ir vērti, jā. Bet ja nevar, tad tam nav vērti. Jāsakrāja naudu, jānopērk. Jā, bet var nepirkt, tas vienmēr nav runa par pirkšanu, pārdošanu, bet vienkārši es varu izstāstīt. Tas ir kaut kā tā. Man iesākumā uzslāpt. Jā. Iesākumā. Lai veids? Kas tas godrāk? Duris. Jā. Man ir šita, un višķiņ šita. Jā, kas tev tur par musīšiem? Nē, tie nav musīši. Tā karotēm uzdzīta ir. Nē, tā ir profesionālā. Jā, es tas Šeit mums tā kā amata sēta. Priecājoties. Vīriešu zeķis. Ādapīnu un auž, ja? Sieviešu zeķis. Lūdzu. Pirkstāji tādi kā nekur. Lūdzu. Palaikojiet. Jūs nesalaikojiet.
Labdien! Labdien! Piepilnīt, iedošu arī. Vai tad tas likteņdārs jau nav uztaps? Nav, vēl vajag, lai jūs palīdzat. Katram Vēl vajag vajag. kādu artaņu Mēs jau iedot, palīdzam. un tad mēs iesim uz priekšu vairāk. Mēs dodam zīmītes tur tirgot, tur gan jau ko palīdz. Dodat zīmītes tirgot, ja? Nu, tajā suvenīru veikaliņā, ja? Ļoti patīkami, paldies jums. Varbūt bruģīt iebruģēsiet, tad arī jūs vārds būs. Nezinu, vai mums tik daudz akmeņu mājās. Es tagad filmēju. YouTube savā kanāliņā rādīšu Jā. kopā ar saviem darbiem visiem. Taupam stādiem un pļaušanai. Ja? Katrs akmentiņš šādi jūs ziedojat 10 eiro. 9 tonnas akmeni tikai sāk zāģēt. Jā, tātad jūs saņemat šādu pateicības apliecinājumu. Brīnišķīgu Latvijā apstiprinātu Jā, valsts ieņēmuma dienestā, jā. no kuras jūs saņemat atpakaļ nodokļu atlaides par ziedojumu. Tātad 10 eiro nodokļu atlaides. Mēs esam bagāti, mēs varam atļauties valstī palīdzēt. Bet es to darīju. Es savu akmentiņu pasūtīju tad, kad nebiju vēl novadījis nevienu ekskursiju likteņdārzā. Ar to es sāku dārzā. Tātad var ziedojot, tātad izdomāt, vai jūs vēlaties savus vārdus uzlikt virsū vai nevēlaties. Vai savu draugu. Ja jūs nevēlaties uzlikt savu vārdu un nepatīk, ka pa vārdu staigā, ir iespēja ziedot, pa vārdiņu neiegravēs. Tad jūs mājaslapā, kas ļoti skaisti redzams zem ikoniņas, ziedotais bruģis, lūk bruģakmeņi, jūs būsiet ar savu vārdiņu kā ziedotājs. Un gan pats, gan bērni, gan vēsture zinās, ka jūs esat ziedojis šim Sirmā Saulrieta ceļam būvmateriālu, bet pa jūsu vārdu nebradās. Bet ja jums patīk, ka, nu, teiksim tā, ja, ka jūsu vārdu lasa, tāpat kā to hokeja komandu uzlika, tur vairākas slavenības uzlika, ja, es uzliku arī savu vārdiņu. Tieši tāpat tad jūs arī būsiet ar savu vārdu šeit. Vārdiņi nav horizontāli izvietoti, bet šādā veidā. Ejot, mēs tā kā lasām pa labi un pa kreisi. Ko vajag izdarīt, lai mans vārds būtu tur? Jānoziedo 10 eiro. Tātad ejiet, savāciet 10 eiro šodien un nāciet. Bet cik tur tā darba? Jums ļoti labi padodas savākt naudu. Nē, es jau zinu, uz ko es prasu, vai no Zalnīmeni paēst. Nu, tad tagad jautājiet. Diez vai man kāds iedos 10 eiro uz to, lai mans vārds būtu tur? To es nezinu. Nu, lūk, tātad šeit, kāpēc tas centrālā aleja ir tāda svarīga? Dārzs dalās divās daļās. Pagātnē veltītajā daļā, tas ir uz austrumu pusi, uz rietumu pusi nākotnē veltītajā daļā. Un šī centrālā eja, tā tad ir kopā gājēju ceļš, vienīgais tagad uz brīdis principā. Vienalga, vai cilvēks tā kā mūžībā, ja? Vai viņš ir šeit Latvijā, vai arī nekad nav bijis un nekad neatbrauks uz Latviju. Jo šeit, ja viņš ar savu vārdu, ar līdzdalību, kaut vai biznesa partneri, draugi, radi, vienalga, ja viņš ir, tad viņš ir kopā gājējs. Jā, bet es 3 gadus esmu Latvijā, tikko 3 nedēļas atpakaļ atgriezos. Mums ir viņa jānobruģē. Un visu Latviju izteikājis ar kājām. Malacis, mums ir šeit 250 metri jānobruģē un vajadzīgs 114 000 bruģīšu. Vēl tikai, ja? 114 vai kopā, mums jau 11 ir. Nu, kādus 103, nu tā 102,5. Ar to var nofenderēt no citām celtnīcām. Jā, nāk būs noziedot vēlāk. Un tas ir tā, ka vajag vienkārši tā kā es klosters dzīvoju, mēs ņemam no vecām mājām. Ja? Tad dod griezt un gravēt, ja? Jo viņas pa katru nav Skaidrs, tā, ka šodien ja, pasūta un rīt jau ir ceļā. Tā nav. Nākamajā partija būs rudenī ceļā. Tad 2 reizes gadā patreiz bruģējam. Un jo vairāk jūs pastāstīsiet citiem, ja? Jo cilvēki, pat ja viņi bez tā vārdiņa, negrib, citi saka, viņam nepatīk, ka viņi vārdu staigā, ja? Es atkal uzskatu, ka tā kā cilvēks pats savu vārdu var zemē iemīt, neviens viņa vārdu sabradāt nevar. Tā ir mana pārliecība. Un ja mēs sakam te pa vārdiem staigā, tad, piemēram, klosteros, ja, un arī baznīcās cilvēkus ejās speciāli glabāja, lai mūki lūkšana laikā ietu viņiem pāri un par viņiem aizlūgtu. Tā kā, nezinu, kāda kuram ir attieksme, bet bruģi mums vajag. Mēģināsim palīdzēt. No Latvijas laukakmeņas, jā, paldies. Paldies. Atklūzīšu paliknīšu šitām te. Ūdens, vīrs, lauvas, svari, skorpioni. Viss kaut kas, visu vārdiņa.
rakaņi. Gan jau, kad ir izpirkuši noteikti. Tur ir vēzīts. Nav šitais vēzīts. Ir vēzis, viens tik. Iesim tālāk. Šitien mums ir porcelāna galerija. Tas ir no Līvāna puses porcelāna. Nē, no Piebalgas. Piebalgas porcelāna. Ar visām nespiedāmas ūdens rozēm, reku virsū uz vāzes. Он представляет людей, которые сами что-то. Они. Nē, nu tur ir cilvēki, kas mēģina kameru atņemt, gan nezinu kāpēc viņi baidās par savu darbu. А какая разница? Долька послаще. Это покислее, там маленькие дырочки. Тебе послаще или покислее? Nav. Мы все время, часто. A jūs no kuras puses esat? Vīriņš, Limbažu novads. Maisiņojam? No Limbaži. Vīriņš, pareizā. Mēs no Limbažiem 30 kilometrus esam. Tas tā kā vairs nav Limbaži. Tas ir Bīri. Jā, mēs tuvāk Nu, Latvijā jau nekas nav tālu. Tuvāk Saukrastiem. Ragenam.